Labs rīts visiem, trenējāmies parkā, un šodien ir 6. diena bez kafijas. Pārmaiņas ir fantastiskas. Pirmajās dienās bija ļoti grūti, sāpēja galva, bija liels nogurums. Likās, ka 50% no visu spēku un enerģijas, kas vispār manā ķermenī bija, aizgāja. Un tagad lēnām sāk atgriezties ķermenis. Un es jūtu, ka tā ir tā īstā mana enerģija. Bez mākslīgiem stimulantiem. Tas ir tas īstais, kas man ir. Un šķiet, ka pirmo reizi mūžā vispār, jo kafiju es esmu dzēris no pusauģu gadiem regulāri katru dienu. Nav bijusi tāda diena manā mūžā bez kafijas. Izņemot tur varbūt kaut kādas slimības periodus vai kā tur. Bet pa lielam visu mūžu sevi stimulējot, es esmu iemācījies nejust savu īsto ķermeni, nejust, kā tu jūties. Un tas vēl, kā teikt, ir bijis pa virsu visām psihotraumām, kur arī es esmu bijis iemācījies disasociēties ar sevi no savām sajūtām no ķermeņa, vai ne? Un tagad tā interesanti, dziedinoties un atvesaļojoties un nonākot šajā te dzīves periodā, kur kafija vairs nav vajadzīga, tu jūti sevi īsto. Tas ir kolosāli.